Labvakar! Labvakar virtuālajās sarunās Pūtī orķestrs un mēs. Mēs kļūstam vēl vecāki. Jau 3 pilni gadi un ieejam 4. Turamies, esam veseli un ejam uz priekšu savās idejās. Turpinām veidojot ikmēneša raidījumus. Tātad šogad 1., bet kopumā 34. Es apsveicu jūs visus jaunajā gadā. Es apsveicu visus ar 4. gadu. Es apsveicu visus raidījumu veidotājus. Paldies jums visiem par ieguldīto darbu. Raidījuma formāts lielos vilcienos paliks tāds pats kā iepriekšējos gados. Neesam iecerējuši nekādas būtiskas izmaiņas. Šodien raidījumu iesākam ar vienu skaņdarbu no latviešu komponistu mūzikas koncerta Lielajā ģildē pagājušo gadā, vispārējo dziesmu un deju svētku laikā. Koncerts saucās Partitūras svētkiem. Skanēja apmēram puse no komponistas Evijas vecumnieces krāšņā virtuozā skaņdarba Diždāns Latvijas Universitātes Pūtī orķestra atskaņojumā. Šodien dažādu jubilāru rekords. Tāds nav bijis vēl līdz šim. Tāpēc sāksim iepazīstināt, klausīsimies viņu spēlēto, vai diriģēto, vai rakstīto mūziku. Klausīsimies laika biedru, kolēģu stāstītajā. Skatīsimies video un fotomateriālus. 5. janvārī savu 70. dzimšanas dienu svinēja klarnetists, pedagogs, komponists, aranžētājs un varu arī teikt no savas puses ļoti labs atsaucīgs kolēģis. Viņa vārds ir Valdis Drūle. Esmu diriģējis vairākus viņa skaņdarbus orķestrim, esam kopā organizējuši vairākus orķestra reģionālos pasākumus, bet vislielākais mans un Valda kopdarbs ir darbs profesionālajā Pūtī orķestrī Rīga. No savas puses var pateikt tikai to, ka viņš ir ļoti muzikāls, atraktīvs un izdomas bagātīgs cilvēks. Mēs ar viņu tikāmies Zoomā. Tā sanāca, ka neaizbrauc pie viņu uz Valku. Skanēs viņa rakstītā mūzika un viņa stāstījums. Lai skan pirmie jubilāru teiktie. Pirmais skaņdarbs Pūtī orķestrim konkrēti bija, kad es uzrakstīju, spēlējot studentu Pūtī orķestrī. Es toreiz biju koncertmeisters un uzrakstīju maršu studentu Pūtī orķestrim 5 gadu jubilejā, man liekas. Jā, tas bija Mišņikalna maršs. Toreiz tāds, Mišņikalns tas ir aizputē un vispār mans sākums ir, man Pūtī orķestra muzikā ieinteresēja tēvs, kas jau spēlēja jau kopš es man zemi nesu atceros, spēlēju orķestrī. Un tad es arī pats pavisam maziņš puigāju aizputēju uz orķestri. Un tad ar komponēšanu es jau nodarbojos, protams, es mācījos kompozīcijā, muzikas vidusskolas laikā, pat vēl agrāk, protams, rakstīju šo to jau. Bet Pūtī orķestrim konkrēti es sāku piesaistīties no tā brīža, kad bija tieši darbošanās Pūtī orķestrī. Jo lieta ir tāda, ja tu kādā orķestrī spēlē, tad vienmēr tev gribās kaut ko uzrakstīt vai kaut ko parādīt, ka tev. Tad es nedaudz tur uzrakstīju, un tad Rīgas orķestrī arī šo to uzrakstīju. Galvenais, kas bija pieprasījums, bija visu vairāk, ko es atceros, arī bija sarunas, bija pēc tiem maršiem gandrīz. Ne jau tā, ka man tikai marši vien patikušies, bet, bija tā vajadzība kaut kā. Toreiz, kad bija uzrakstījis to studentu Pūtī orķestrim Mišņikalna maršu, to pēc tam spēlēja arī Rīgas orķestrs kādreiz tur sākumā, bet pēc tam kaut kā tu man ļoti daudz ieinteresēji
arī tieši ar aranžēšanu, rakstīšanu, jo tas tā faktiski arī bija fakts. Pūtī mūzikā interesēja tēvs Alfreds Trulu. Viņš pats bija tāds amatieru flautists, un viņš visu laiku spēlēja orķestros un tā, un tas man interesēja. Un arī viņš man arī ļoti tā palīdzēja. Tā, lai viņš jau sen aizgājis, lai viegli smilts. Par aranžēšanu tu man ļoti daudz palīdzēja. Es teiktu tādā ziņā, ka tā kaut kā iedrošināja. Tad kā man diriģēšana, kā man aizrauja tā diriģēšana. Es sāku domāt tā, ka beidz Rīgas orķestrī spēlēt. Man bija tāds labs piedāvājums, ka armijas laikā orķestrīs tur spēlējām kopā Jānis Olmans. Viņš teica, ka vajag nākt, ka mums tur švaki iet, un es arī tā jūtu, ka, kāpēc ne, jāpamēģina. Es nebiju ar pašdarbības orķestriem darbojies un aizgāju uz Dikļiem. Man patikās, un es sāku saprast, ko nozīmē darboties ar amatieriem pūtī orķestrī, jo viņiem jau ļoti svarīgi, lai būtu interesanti un lai viņi nāktu uz mēģinājumiem. Es jau rakstīju jau to komponēšanu, jau esmu nodarbojies ļoti daudz, un es esmu tur sarakstījis. Tagad es vairāk rakstīju simfoniskam orķestrim tagad pēdējā laikā, bet arī man tur tāds mazs orķestrīts Valgā no jauniešu orķestrīts tāds, un mācījos vēl Tallinā tur kompozīciju, tad tur man tas, profesors, pie kā mācījos, tas teica tā, ka ļoti svarīgi ir, lai tev būtu kur to pielietot, kas tev ņem to gabalu spēlēt. Tu jau var daudz ko uzrakstīt, bet lai tu varētu viņu lietot. Es arī ceru, ka es uzrakstīju tāda svītu tur, par to Zilo kalnu, tad Vaidavas ezers, kas man ienāca Bērzainas dances un tādu svītu veselu uzrakstīju, kas man, uzrunāja dažādas vietas. Man vienmēr ir bijis tā, ka man patikusies ir kaut kāda Debussy mūzika vai kaut kā tā, kur attēlots ir kaut kas attēlots, un es arī spēju tā iefantazēt, kad fantazēt faktiski jāsaka tā, par kaut ko, un man tas tā uzrunā, teiksim. Jo vēl, man tā pēdējā laikā jāsaka tā, kas arī man ļoti patikās, kas Rīgā nebija, bet, kas, teiksim, Tallinā bija, mēs mācījāmies arī improvizāciju tieši klasisko, kas ļoti tā arī palīdz vispār, un es ieteiktu, kad es nezinu, kā tagad Rīgā ir arī, vai to arī māca, bet tas ir ļoti labi. Braucot garām uz Dikļiem, man skatījos Zilais kalns. Man to uzrunāja. Man radās tēma galvā. Man jau iesāka faktiski daudz jau numurus uzrakstīja, operu rakstīt. Un man bija tāds doma, te ļoti patīk kaķi. Bet uzrakstīja veselu, domāju, es biju tā apmēram tā kā Lloydam Weberam, kaķi, teiksim, kaķi, bet man arī bija domāts tā kaķi operam, kaķi dārsts, varbūt tā es biju. Tā. Tad esam rakstījis daudz klarnetē, ko, protams, es pazīstu un pēdējā laikā esmu ļoti daudz sarakstījis. Un man arī spēlē daudz, kur
Nu, bet kāpēc es rakstu ar spūķorķisim, kad es saprotu to visu to specifiku, es jūtu, dzirdu, un tāpēc es arī cenšos. Nu, kā tur katram jau iznāk subjektīvi, vienam patīk. Mūzika vispār var, ne? Vienam patīk, otram liekas, tur nekas nav. Nu, dažādi, bet nu, tā kā es cenšos, nu, kā es to daru, tā es arī. Es tagad arī, nu, pat man viens skolnieks beigt muzikas skolu uzrakstīja arī, nu, tādu... Laika melanholija, tādu, Latvijas, tas būtu mazā melanholija uzrakstīt, tādu skaņdarbu klarnetei, viņi arī spēlēs. Pagājuši gadu bija Igaunijas konkurss klarnetēm. Vispār pūtējiem, kā tas ir, kā arī pie mums Latvijā arī bija. Man labi rezultāti, man pašā jaunākā grupā viens puika dabūja 1. vietu, un viens puika 3. grupā dalīja tur 3. vietu. Es esmu jau tagad dzirdējis daudz, teiksim, klarnetists un tieši klarnetis faktiski, ko tur Igaunijā, Tartu, kā tur ir, un Elarijas skolā un tā. Un man tur arī paziņas jau tagad ir, protams, un es pats mācījos Tallinā pie Vavilova. Tomas Vavilovs teica, ka es esmu labākais viņa audzēknis Latvijā. Dzīvojies 2 kilometri no Latvijas-Igaunijas robežas un strādāja gan tikai Igaunijā, diemžēl. Ar nākošo jubilāru man ir bijusi iespēja ļoti daudz laika pavadīt kopā. Spēlēt, gan viņu diriģēt, gan man spēlēt viņam diriģējot. Atkal man jāsaka, diezgan līdzīgi kā Valdim. Klarnetists, diriģents, spēlē arī saksofonu un vada vienu no nozīmīgākajiem. Varētu arī varbūt tā teikt, ka dziļas pēdas man atstājušiem kolektīviem un vispār pūtē mūzikas dzīvē Latvijā atstājušiem kolektīviem Rīgas Tehniskās universitātes studentu pūtē orķestri SPO. 7. janvārī savu 60. dzimšanas dienu svinēja Māris Martinsons, diriģents studentu pūtē orķestrī. No savas puses var teikt, ka ar Māri esam ļoti daudz kopā darbojušies visdažādākajās situācijās. Gan SPO, kā orķestrī, gan studentu svētkos dažādās valstīs, gan arī situācijās, kuras redzēsiet vēlāk fotogrāfijās. Tātad, lai skan mūzika, kur diriģē Māris Martinsons, skan viņa paša stāstītais, kā arī vairāk viņam tuvu cilvēku domas par Māri. – 1992. gadā pie orķestra vadības stājās Māris Martinsons, kurš arī šodien būs šī orķestra priekšā.
sākās jau viss, kā daudziem mūsu laikos Mediņu mūzikas vidusskolā, tie ir kad sāk tur mācīties, un visiem mums bija tā obligātā diriģēšana, un to mēs arī darījām un mācījāmies. Es mācījos pie Gunāra Līča diriģēšanu, un es domāju, ka daudzi, kas tajā laikā mācījās, arī mācījās pie viņa. Tad man vēl laikam bija tas, kad bija Pūtēju orķestru konkurss vai arī diriģentu konkurss. Nu, tad konkurss bija daudz, bet tas, man liekas, bija tieši uz diriģēšanu, un es tur diriģēju, man liekas, vēl kaut kā ietrāpījās, ka es biju 4. kursā, un tāpēc tas tā arī iznāca, kad es varēju diriģēt Mediņu skolas Pūtēju orķestri, un tad arī bija tā, kad Mediņu orķestris jau tajā laikā skaitījās viens no labākajiem, praktiski bieži vien pats labākais, kā rezultātā līdz ar to, kad tu it kā nodiriģēji ar viņu, tu jau arī biji, kā teikt, tādā zināmā līmenī. Protams, nāca konservatorija, un tai pa vidu nāca armija, un atgriežoties no armijas, tad es jau arī sāku spēlēt. Pirms tam jau biju spēlējis SPO, un tad jau es sāku strādāt pie Hermaņa Eglīša. Toreiz bija tāda vieta kā koncertmeistars, kuras tagad vairs nav. Atsākās atmodas laiks, dziesmu svētki, studentu ar visu bija faktiski, ko laikam kādi tādi pārdzīvojumi, tādi emocionāli, kādi bija, tad iespējams, kad nebūs vairs nekad. Joprojām stāv atmiņā un skan ausīs, ka Viļņā lielajā estrādē uzvilka Lietuvas karogu brīvās. Lietuvas karogu, un vakaros spēlēja kādā, kurš sastāvā un kāds, kuram bija nods, bet spēlēja nacionālās himnas. Tā kā, līdz ar to es faktiski arī nāca tā atmoda, un vadītājs Eglītis aizgāja projām, tad nāca tu, Jāni Puriņ. Pienāca 92. gads, un tu sāki strādāt orķestrī Rīga pa galveno diriģentu, kā rezultātā faktiski nebija īsti vairs šis viss savienojams, un es kļuvu pa vadītāju vai misionāru, kā to var teikt, un brīžam man liekas, kā es vispār tai laikā tik jauns būdams varēju norganizēt, bija orķestrim 25 gadu jubileja un visādi pirmie braucieni, kas bija, ar kuru bija jātiek jebkurā gadījumā pāri robežai Lazdijos, un tu varēji domāt vai nē, kā tas būs, un varēji domāt, kad ir jāmaksā un jāmeklē, kam maksāt, un beigās tu nevar atrast, kam maksāt, un šie te visi dažādie braucieni gan uz festivāliem, gan uz konkursiem, viņi deva tādu diezgan lielu rutīnu un pieredzi, kādu laikam pašlaik nekad nevarēs dabūt, un paldies Dievam nekad nevarēs pieredzēt, jo īstenībā es nevienam to nenovēlu, jo tur ir bijuši komiski gadījumi ar asarām un ar automātiem, varētu pat teikt, tā mums gāja. Uz tā visa Viļņa tas viss gāja diezgan
diezgan labi, jo cilvēki gribēja redzēt redzēt to, kas notiek citur, un gribēja dzirdēt to, kas notiek citur. Ja mēs atskatāmies uz pašu pirmo manu braucienu uz rietumiem, tā bija Beļģija. Jā, protams, mēs varam teikt, ka mēs tur aizbraucām un mēs bijām faktiski puse konservatorijas studentu, bet pats paradoxālākais likās, kā var būt tā, ka tik elementāri skaisti, skaidri, skan pilnīgi vienkārši Mocarta klarnetes koncerta otrās daļas tēma, kas uztaisīta bītā kā elementārs skaņdarbiņš. Bijām dzirdējuši tikai faktiski večukus ar trīcošiem toņiem, un mēs izdzirdējām, ka eifonijas var skanēt gaiši, plūstoši, kolosāli vienkārši. Ja? Un visa šī te pamatā bija tā vēlēšanās, kas būs tur, kā būs tur, ko mēs tur varēsim, vai mēs nevarēsim. Uz to pašu 2001. gada Itāliju, es nezinu, cik mēs reizes mēģinājām jau braukt, jo fiziski nebija naudas. Šveice, kā tāda pati pirmā reize, kur mūs par to, ka mēs labi spēlējam, mūs viena no organizatoriem aizveda kolosālā ekskursijā uz kalnu, kur pacēlājas bija skati, protams, aizraujošākie. Tagad neviens tādu neved, bet toreiz mēs bijām vēl, tā teikt, jaunās valstis, mēs bijām interesanti. Tu apsēdies uz kalna maliņas un tev apakšā ir mākonis un apakšā lido cilvēks ar izpletni un tu esi virs viņa. Nu, faktiski sēdošo drošība ir katra paša sēdošā ziņā, bet nu, tāda bija. Nu, lūk, un šāda kopējā it kā mēģināšana uzzināt, kas notiek ārzemēs, dažne dažādākos festivālos, dažne dažādākos konkursos, faktiski arī ir virzījusi visu šo laiku. Nu, un līdz šim brīdim tā mēs arī esam nonākuši. Un beidzās Covid, kā viņš sākās, es nevaru teikt, ka lielu robu iegrieza, bet kaut kas pēc tā visa ir mainījies tomēr. Kaut kā savādāk. Vai vienkārši varbūt ir pagājis laiks, kad tieši šī te apziņa, ka tu nāc spēlē un kā jau ir kolektīvā, tu jau neatnākot nepiečakarē mani diriģentus, tu piečakarē faktiski savus dombiedrus un savus kolēģus. Šis ir tāds akcents, par kuru es piedomāju, un man brīžam liekas, kad vai tas ir sagadījies, vai tas tā ir, bet šī te apzinīguma un deva sāk pietrūkt, tad jāsaprot, ja es neatnāku uz koncertu, tad jāsaprot, kas būs, ja tā izdarīs visi. Un ja tā izdarīs visi, tad šāds koncerts nebūs. Un kāpēc es varu to darīt
šis ir palicis tāds punkts, kas ir, man daudz brīdi nesaprotams. Es jau saprotu, ka var būt saslimt un var iekrist kaut kas svarīgs un viss kaut kas var būt dzīvē, nekad nebūs tā, ka viss būs ideāli, bet šo te punktu kaut kā gribas izcelt īpaši, kad nepaliek it kā labāk. Es nevaru pateikt, varbūt, ka daudz sliktāk paliek, tāpēc, kad pats Covid kā tāds izjauca tādu ierasto dzīves ritmu, bet, līdz tam tā mēs esam nonākuši. Vēl pašlaik es nodarbojos ar studentu pūtēju orķestru un nodarbojos ar Jurijānu skolas pūtēju orķestri, un par cik viņi ir spēlējuši pie manas orķestrī, viņi zina, ko no manis sagaidīt, viņi zina, ko es prasīšu, un man daudz vieglāk ir strādāt ar viņiem, nekā man atnāk no malas jaunietis un saka, ka viņš grib spēlēt, un tad man jau jāsāk klausīties. Ok, tu gribi spēlēt, bet vai tu spēlē vismaz tādā pat līmenī, kā spēlē skolnieks, kuru es esmu redzējis jau 6, 7, pat 8 gadus. Un tā ir tā lieta, kad tas bija arī tas laiks, ka ap 2010. gadu, kad es sāku strādāt Jurijāna skolā, kad faktiski bija sajūta, ka ja es kaut ko nedarīšu paralēli SPO bez vēl kaut ko mūziķu piesaistes ziņā, tad es varu arī tā lēnām iznīkt. Tā it kā nenotika, bet Covid bija vēl viena tāda lieta, kas tādu sitienu atpakaļ deva, un kā kurš mēs vēl joprojām tā, es nevaru teikt, ka mēs esam atguvušies. Tagad joprojām notiek tāda cenšanās, meklējumi atrast kaut ko, ar ko piesaistīt to jaunieti, piesaistīt to lietu, lai viņš vēl turpina spēlēt, lai nav tā, ka atnāk nospēlē vienu pusgadu vai labākā gadījumā sezonu, un tad beidz, lai ir lai katrs to izjūt kaut vai to studentu kolektīva vidi, tā kaut kā. Šajā kolektīvā darbojos no 1973. gada līdz 2002. gadam. Aptuveni 80. gados, precīzi neatceros, orķestri papildināja jaunie mūziķi no Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas. Viņu vidū bija arī kāds gara auguma, stalts jauneklis Māris Martinsons. Parasti orķestra solo vietas, kas bija paredzētas klarnetei, tika uzticētas Māra izpildījumam. Tā arī Māris turpināja spēlēt orķestrī gan Hermaņa Eglīša vadībā, gan arī vēlāk Jāņa Puriņa vadībā, paralēli apgūstot diriģēšanas prasmes. Kad Jānis Puriņš tika uzaicināts par galveno diriģentu profesionālajā pūtēju orķestrī Rīga,
Māris pārņēma studentu pūtē orķestra vadību gan kā galvenais diriģents, gan kā mākslinieckais vadītājs. Turpinot iesāktās studentu orķestra tradīcijas, gan izpildījuma manieres ziņā, gan arī saglabājot augstu izpildījumu līmeni. Orķestrim SPO vienmēr ir bijis arī kāds deju kolektīvs, faktiski ne deju kolektīvs, drīzāk jāsaka kustību grupas sākotnēji, gan kā bundzinieces vai kociņu griezējas. Māris sadarbībā ar deju pedagoģi Gitu Ūdri izveidoja tādu patstāvīgāku orķestra deju kopu, kurā sadarbojoties ar orķestra mūziķiem, kur arī piedalās kustībās, tika panākts tāds vizuāls baudījums, kas labāk patīk publikai un arī klausītājiem, lai viņam veiksmes tālākajā darbībā, gan privātajā dzīvē, daudz laimes. Sveiks, Māri! Sveiks, Jāni! Un sveiciens arī visiem skatītājiem, gan Facebookā, gan YouTube'ā, orķestra fanātiem, un pats labākais un pats lielākais sveiciens visai mūsu RTU SPO saimē. Kāpēc? Mēs esam ieradušies sveikt vienu no mūsu nozīmīgajiem jubilāriem. Tas ir afērām bagātais, mūzikas afērām, es teikšu tā, Māris Martinsons. Sveicieni tev, vīriešiem var teikt to skaitli, 60 gados! Un lai tikpat liels dzīves spars un joki un visādas mums izdarības kopā ar SPO paliek arī nākamajos gados. Es esmu Mārtiņš, jā, mēs ar Māri esam pazīstami jau gadus, man liekas, ka 6. vai 7. sezonu jau gribētos pat tā teikt, sēžu pirmajās rindās, tajās pašās labākajās, kur ir pašas labākās flautistas un reizēm arī daži flautisti, bet tā, tas ir sanācis. Dita, ko tu? Es esmu Dita un kā izrādās tomēr Ruta. Es sēžu tenorsaksofonu rindā. Un Māri pazīstu jau 3. vai 4. gadu, kad sāku pie viņa vispār Jurjānu skolā spēlēt. Ar tām iesaukām ir tā, Dita Ruta, paliek Dita Ruta, lai gan arī pasē būtu Rūta droši vien rakstīts. Kā tur bija ar mani, Dita, izstāsti? Mārtiņš, un tad jau visu savienojot kopā ir Šnābelītis. Šnābelītis, jā, un tās iesaukas orķestrī neizdzēsīsi nekā no tās visas 50 plašās biedru saimas. Tā kā mēs esam palikuši, Dita Ruta un Šnābelītis tev sūta vislabākos sveicienus. Sveicieni arī mūsu SPO saimai. Mēs jau tiekamies ar SPO saimu Itālijā martā vidutīzī apmēram, un jau maija vidū apmēram tāds, ka paliks siltāks, nevis kā tagad sniegs. Mēs tiekamies tur pāri lielajā ģildē uz mūsu orķestra 55 gadu jubilejas koncertu. Tā kā sakojiet informācijā, meklējiet biļetes, droši vien, ka biļešu paradīzē, varbūt, es nezinu. Bet noteikti piesakojiet mūsu Facebookam ar RTU SPO, atradīsiet internetā un vēlreiz daudz laimes jubilāram mēs vēlam. Dzimšanas dienā! Dzimšanas dienā. Māri, lai tev sveicieni, lai tev silti, lai tev bučiņus un lai veselība, dzīves prieks un vispārējais. Tad jau viss būs. Rio! SPO! Čau!
Nākošā jubilāra dzimšanas dienas datums ir 14. janvāris. Šis pedagogs, diriģents, vienojas ļoti daudzus mūziķus. Mācīs diriģēšanu, arī tubas spēli, vadīs ļoti labu pūtēju orķestri. Viņš tika pieminēts arī iepriekšējā sižetā, bet kā stāsta viņa laika biedri, arī bijis ļoti labs kolēģis. Arī man bija laime pie Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pedagoga, orķestra diriģenta Gunāra Līča mācīties. Viņš bija ļoti krāsaina, radoša, ļoti stabila, nosvērta personība. Paldies viņam par roku nostādīšanu, par psiholoģisko līdzsvaru, ko viņš man deva. Viņa vadībā 1979. gada pavasarī skolas orķestras mūzikas vidusskolu orķestra konkursā ieguva 1. vietu. Savukārt Audzēkņu konkursā pūtēju orķestra diriģēšanā man bija tā laime piedalīties un iegūt 1. vietu. Paldies viņam par visu to es saku. Lielu paldies! Tiešām ir ļoti, ļoti maz materiālu par Gunāru Līci, bet izdevās nelielu sižetu izveidot. Lai skan mūzika un viņa laika biedru stāstītājs. Vispirms viņš jau bija tāda personība. Vispirms viņš arī, pateicoties, viņam bija ļoti labs tāds atmosfēra bija mūsu nodaļā, kas ir vadībā no tā jau ļoti daudz ir atkarīgs. Ja? Nu, tā kā pārējie tie pedagogi ar faktiski bija, varētu teikt, tā mēs kādreiz sakam, ka tie mierlaika pedagogi, iepriekšējās paudzes pedagogi, ja, viss tur bija Šmits un tas Lasis un Vanaks, un tas jau bija viens no jaunākajiem toreiz. Jā, es ienācu skolā 74. gadā, un man uzaicināja brīnum vietā pa fagotu spēles pedagogu, ja, un tad man bija gods un tā laime ar viņu iepazīties. Nu, un jāsaka tā, ka mūsu tas mazais pūtēju nodaļas kolektīvs lielajā kolektīvā izcēlās ar to, ka mums bija tāda īpaša tāda atmosfēra, ļoti draudzīga atmosfēra, bez kaut kādām intrigām, bez kaut kādas skaudības, nenovīdības un ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi saprotoši viens otru, un tas jau izpaudās ne tikai, teiksim, tur katru skolotāju darbā ar skolniekiem, bet izpaudās vispār tādā, kopīgā atmosfērā, jā, arī. Viņš kā personība bija atšķīrās ar to, ka viņš bija ļoti mierīgs, nosvērts, ja? Profesionāli sagatavots un ar lielu atbildību gan uz savu audzēkņu stundām, gan noteikti arī uz pūtēju orķestra stundām viņš gāja. Un tāpēc viņš cienīja ne tikai mēs pedagogi, ja, bet arī audzēkņi. Un nekad viņš neliedz savu padomu, bet ļoti sirsnīgs attiecībās ar kolēģiem un arī ar audzēkņiem. Ja, tā kā nebija tāda kaut kāda liela barjeras ar viņu, teiksim, un pāriem cilvēkiem. Un tad man bija tā tradīcija sarīkot izbraukums ar absolventiem, kad tikko beidzās. Tāpat mums bija arī tādi saviesīgi, varētu teikt, vakari. Es atceros vienu vakaru mazo gulbīšu deidejoju. Šmits Zigis bija īsā biksītēs, kas tad vēl viņa kā 3 viņi bija. Mēs tā pārsmējāmies, tas bija kolosāli. Šīs dienas mēs būtu uzņēmuši to telefonos vai foto, ja video, un būtu ļoti, ļoti forši. Un viņš manā personīgā atmiņā, viņš ir kā tāds gaišs, labestīgs, brīnišķīgs cilvēks un kolēģis palicis.
ierakstīts. Vienīgais no maniem skolotājiem, kas pats spēlēja stubu, ko vajadzēs dzīvē, zināja. Orķestra grūtības tiku spēlējis jau no 2. kursa. Brukners, Šostakovičs, Verdi prasa nospēlēt dažādās atslēgās, dažādos nošu transportos. Tas viss tika nodarbībās apgūts. Ar savu piemēru mācīja darbā precizitāti, kārtību un arī ikdienā sadzīvē. Jauniešiem rādīja piemēru veselīgu dzīvesveidu, sportiskas aktivitātes. Kopā tikām gan slēpojuši, gan peldējuši, mērķos šāvuši. Vienmēr mierīgs, pieklājīgs. Ja bija kādas nepatikšanas, palīdzēja arī no tām izkulties. Atceros, skolas jubilejas bukletā bija rakstīts biedrs līcis. Šodien droši varu teikt, viens zolīts kārtīgs kungs, skolotājs gan mūzikā, gan dzīvē. Jā, tiešām mēs vēl vienreiz viņam varētu pateikt lielu paldies par nenogurstošo darbu, ko viņš veica mācot jaunus, pavisam iesācējus orķestra muzicēšanas mākslā un arī puķu orķestra dirigēšanā. 16. janvārī savu 80. dzimšanas dienu atzīmēja viens no aktīvākiem Jēkabpils Krustpils pūtē mūzikas aktīvistiem Evalds Korsaks. Trompetists, bet kā pedagogs mūzikas skolā multi-instrumentālists. Diriģents vienā no Jēkabpils Krustpils pūtē orķestriem. Tikāmies neilgu laiku atpakaļ, tūlīt pēc jubilejas Jēkabpils muzikas skolā, lai skan nedaudz jubilāru un kolēģu audzēkņu stāstītais. Mani ievirzīja Grietiņš Jānis, ārējais Elsas tēvs, viņš Jēkabpilietis. Viņš ir sēlietis vispār, sēlijā dzimis audzis, bet dzīvoja Jēkabpilī. Un tāds, nezinu kāpēc, kolhoza priekšredētājs bija Nikolais Romanovs. Man ienāca prātā, ka vajag orķestrus dibināt. Grietiņš spēlē klarneti diezgan. Ja pulku vecētiņš varēja viņš izspēlēt, tas nozīmē, ka labs klarnetis bija jau, ja šito skandarbu varēja izspēlēt. Šito Jēkabpilī apgrozījās Grūtups Jūlijs. Viņš paņēma kundzi no Jēkabpils. Viņš te grozījās pa Jēkabpilī, un viņš mani savaņģoja. Vai uz Jelgavu. Jēkabpilī vajadzēja, man te vecāki dzīvoja, tevs māte, vajadzēja te muzikantu vajadzēja. Davai, nu es vajag, pirms kam te es mācījos. Davai vajadzīgi tādi. Nekā nebija no pūšamajiem, es pirmais iesāku. 65. gadā. Jā, ir mežagu mācīja, ka vajadzēja, ir klarneti pat, ir saksofonu. Pēc tam
es vadīju pilsētas orķestri. Sākumā Tautas namā. Zem skatuves pagrabā orķestris mācījās. Zem skatuves bija telpa ierādīta. Tur instrumenti bija, tur mēģinājumi notika. Šuvēji, šoferi, dzelzceļnieki, visādi bija. Tiem patika spēlēt. Sanāca, labprāt gājam uz mēģinājumiem, labprāt. Uz dziesmu svētkiem vai labprāt brauca. Kā viņi tika vaļā no darba, es nezinu. Bet viņi visi paši, neviens viņam nemaksāja. Uz entuziasmu pamata. Dirigentam bija jāzina visi instrumenti un jāmāk spēlēt bija. Uz visādiem. Uz klarnetes, uz mežaga. Es ilgus gadus mežagu spēlēju. Neatnāca jau tukšā vietā. Bija jau 2 orķestri. Viens Jēkabpilī, viens Kužuspilī. Kužuspilī vadīja Rakers, Jēkabpilī Krivjāns. Daugavpilī beiguši abi 2. Volka un Iziks. Kā klavieres spēlēja. Un pūtē orķestris radīja citus muzikantus. Ne tikai pūtējus, bet citus muzikantus arī no pūtē orķestra iznāca dzīvē. Flautas, klarnetes slikti bija. Uz blekiem vairāk. Negribēja vai to instrumentu arī nebija. Nebija uz kā mācīties. Klarnetes bija, flautas tak vai vispār nebija tā flauta. Aizvēsturīgs instruments flauta. Man gribētos teikt tā, ka Evaldam pieder tāds vērtīgs, svētīgs, radošs mūžs. Savukārt tā mana saskare ar Evaldu bija jau bērnībā. Es mācījos muzikas skolā šeit Jēkabpilī. Gan muzikas skola atradās Pormaļa ielā, nevis Brīvības ielā kā šobrīd. Un es viņu ieraudzīju pirmoreiz, protams, Ieskaitē kā maza meitene. Un viņš ļoti ilgu laiku bija arī mācību daļas vadītājs, tātad direktora vietnieks. Protams, mācīja arī klarneti, tas, ko es atceros pati. Klarneti, gan trompeti, gan trombonu. Stankievičs, mans skolnieks. Jā, lūk. Televīzija tagad strādā. Un tad es, protams, sāku strādāt pati šeit muzikas skolā. Un viņš bija mans kolēģis. Un savukārt tad šis dzīves ceļš atkal aizveda pēc tādiem ilgākiem meklējumiem arī man, gan pedagoģijā, gan muzikā, kad es atkal kļuvu viņa darba devējs. Ja? Tātad šis ceļš mums ir savijies abiem arī šādā veidā. Lūk, tas, ko es atceros kā meitene mācoties, ka viņš bija ļoti, ļoti perfekts savā darbā. Visiem dokumentiem bija jābūt kārtībā, liecības bija perfekti sarakstītas, viņam bija ļoti tāds skaists filigrāns rokraksts. Savukārt kā kolēģis viņš bija ļoti prasīgs pret audzēkņiem. Un tas, kas man visvairāk imponēja viņā, tā bija neizsakāmā humora izjūta. Un manuprāt, arī skolēni bija tie, kas, teiksim, viņš prata tā sadarboties, kad nebija neviena sūdzība, teiksim, ne no vecākiem, ne no pašiem bērniem, ja, kad skolotājs dara kaut ko nepareizi. Viņš bija tāds riktīgs humora vecis, kā mēs latvieši sakam. Lūk, un tas, ko viņš ir devis, protams, viņš ir tāds mūsu pūtēju korifejs. Ja, tad es pati spēlēju, kā bērns orķestrī arī, kā skolēns orķestrī spēlēju pie viņa, kā viņš arī stāstīja iepriekš pagrabā Tautas nama.
Un tad arī mācoties vidusskolā, es arī tad, kad jau varēju, tad arī piebraucu, spēlēju flautiņas. Viņš gan teica, ka flautiņas tā bija problēma, tā arī bija. Mēs tur, manuprāt, bijām tikai 2. Tā kā, paldies viņam par ieguldījumu, protams, pūtēju, gan izglītošanās, gan pats viņš bija labs spēlētājs, gan trompeti, gan mežragu, gan šatat klarneti. Gan bērītēs, kā viņš arī stāstīja. Tā ka jā, paldies par viņa ieguldījumu. Tiešām, kā es arī sākumā teicu, ka tas ir tiešām bija vērtīgi, svētīgi un noderīgi. Jā, Evalds Korsaks ir devis man personīgi ļoti daudz. Es biju viņa skolnieks, mācījos trompeti Jēkabpils bērnu muzikas skolā. Un tas bija vienkārši fantastisks skolotājs, kas ieinteresēja spēlēt, ieinteresēja nodarboties ar mūziku. Un es domāju, ka mums ļoti labs kontakts bija, un vienmēr Evalds bija ar tādu humoru, ar izdomu, bet mēs cītīgi strādājām, piedalījāmies konkursos. Mums bija duets pat ar brāli, tad mēs piedalījāmies konkursos trio, tam bijām 3 trompetisti. Un atceros to ļoti labi, ka Evalds ieteica aizbraukt konsultācijai pie Kārļa Ozola uz Dārziņu muzikas skolu. Mēs tur bijām un arī nospēlējām, un arī tad Ozols teica, ka būtu labi pabeidzot Jēkabpils muzikas skolu, iet uz Emīla Dārziņa muzikas skolu, jo trompetisti bija ļoti pieprasīti tajā laikā, nebija tik daudz. Nē, tiešām es vēlu Evaldam vislabāko, lai viņam ir veselība un gars, un kā viņam vienmēr ir mūžums, un, protams, nezaudēt humoru izjūtu. Un man tiešām ļoti liels prieks šodien satikties gan ar savu kursabiedru Jāni Puriņu, gan ar manu skolotāju Evaldu Korsaku. Un tagad par nākošajiem 2 šī vakara jubilēram jāsaka tā, ka tā laikam sagadās vienreiz mūžā. Tāpat kā pagājušajā vasarā Andrejs ielā ar kuģu signālu un kuģošanu garām estrādē. Tieši šodien dzimšanas diena ir 2 janvāra jubilāriem, par ko tūlīt runāsim. Sāksim ar pirmo, ar pūtēju mūzikas leģendu no Ludzas. Jānis Broks nepilnus 20 gadus strādāja Ludzas muzikas skolā, mācīja dažādas pušuma instrumentus un vadīja un veidoja pūtēju orķestru Ludzā, kurš 70. gadu otrajā pusē konkursos ieguva ļoti augstus rezultātus Latvijā, 1. vietas. Bija Ludzā tikties ar Jāņu Broku laikabiedriem un aicinu jūs ieklausīties viņu stāstītajā par viņu diriģentu, viņu maestro, par leģendu Jāni Broku. Jānim Brokam. Es domāju, ka tad, kad bija Jānis pie diriģenta pults, pūtēju orķestris kūsāja. Pūtēju orķestris spēlēja, pūtēju orķestris ieņēma labas vietas, pūtēju orķestris dzīvoja. Protams, laiki mainās. Ir bijis tā, un atkal ir citādi bijis, bet vienalga mēs esam lepni, ka joprojām mums pie diriģenta pults stāv Alvis Sarkans. Un es ļoti ceru, ka šie zēni, kuri sēž pie galda, nāks un spēlēs pūtēju orķestri atkal.
Praktiski viņš saka strādāt šeit gan mūzikas skolā atbraucis, kura gada? 61. Jā. Gan te vidusskola. Vispār viņš bija cilvēks, kurš atbraucis ļoti daudz muzikantu bija praktiski. Bet nebija cilvēka, kurš apvienoja. Jā, apvienoja. Vot tas mums vienkārši mūziešiem ļoti paveicas, kad parādījās tā cilvēks, kurš mums apvienoja, kas saka. Un, praktiski ar lielu prieku visi staigoja uz nodarbībām un vispār tā, jo tā laika vispār cita attiecība bija pret mūziku, kas saka, visi cenšas kaut ko apgūt, kaut ko spēlēt. Tagad ļoti perfekti spēlēja, ka trompeti ļoti perfekti, bet tā laika pēc tam viņš kā lūpas viņam atteica strādāt, jā, bet praktiski viņš visas instrumentus, kas izmantoja, visu, kas teica. Jā, praktiski vispār tāds bija cilvēks, es atkārtošu, kurš apvienoja mūsu, kas saka, izveidoja Ludzas orķestri. Kas saka, mums ļoti daudz labu muzikantu vispār Ludza bija, vispār tāds, kā agrāk bija teiks, kas kā palka kīniš un muzikanta papadjoš. Tā bija, tā starp citu bija. Orķestris bija diezgan solīts tāds, vispār tas bija pārsteigums vispār republika, ka Ludza ieņēma pirmo vietu. Es atceros, Ludza, starp citu, bija skats, un mēs te ieguvām pirmo vietu. Jā. Es atceros to gadījumu, tas bija, jā, un šito mēs ar Gunāru Ameļku vadījām programmu. Jā. Man liekas, tāda sajūta bija, ka tur viss parks uzsprāga. Vienkārši viens otrs vēl bija tāda sieviete, mana kaimiņa, teica, я не поняла, а что там было такое? Saprotiet, tas bija eglītis tāds bija, pavisam atceros viņam tāda cepurīte bija. Jā, viņš tāds bija. Lūdza. Ne tikai. Bet viņam bija divi. Pirmā vieta, eglītis un Lūdza, kā saka. Bet Lūdza tas ir vispār. Tas bija vispār sprādziens, liels sprādziens bija, tā teiksim, jā, republika, kas saka. Jā. Mēs visi kā lidojam. Jā. Un vēl es teikšu, ka viņš bija ļoti sirsnīgs. Viņš ļoti sirsnīgs un ļoti tāds cilvēks, kurš, neatstās tevi bēdā. Man tāda sajūta palika. Mēs, kad bijām Maskavā, atceros ar Borisu, un mēs braucām to lielajā tajā aplī. Un es pazaudēju maciņu ar visu naudu. Un ko jūs domājat? Mēs tur meklējam, protams, un nedabājam. Broks lika visiem puišiem, dodiet, cik varat, salasam Valentīnai naudu. Saprotiet? Cits pateikt, mīļā, ļoti neuzmanīga, ko tad? Находясь рядом с ним, что вот ученики, что опытные музыканты, педагоги, все чувствовали этот талант и, конечно же, уважали. Постоянно он двигался вперед, осваивая новые инструменты, тем самым пример показав нам. Я ходил еще на уроки тогда, он мне кларнет преподавал, он там уже гитару привез, там уже сидел там в паузах, занимался, значит. То он на трубе играл, то он на ударных играл. Все выиграл. Он практически он умел и научить, мог показать, как он мне сказал. Я как тебя не научу, я тебе покажу, как научишься ты сам. Es par to, ka tomēr Jānis Broks tajā laikā ļoti kotējās visā Latvijā. Viņu zināja, viņu pazina. Es vienu piemēru. Es aizgāju kādreiz studentu laikos stāties pie Daumanta Gaļa Juventus kori. Aizgāju es tur. Tur pārbaudījumi, visiem jāiedziet, visiem tur tā. Viņš man te prasa, kur tas dziedājis. Es esmu skolotāju kori te dziedājis, te Ludzā tais laikos. Un tad viņš saka, ko vēl? Saka, pie Broka Jāņa spēlē. Ko pie Broka spēlē Jāņa? Vari nedziedāt, viss kārtībā. Nāciedāt. Nevajag nekādu par pārbaudību. Viens no jaunākajiem, kas vēl paspēlēt pie Broka, jo toreiz man bija kādi 12 gadi. Un
Tanī laikā spēlēt orķestrī bija liels gods, jo, kā jau teicu, pārējie, ka bija, man liekas, ka lielākā daļa bija savu kara dienas pavadījuši kara orķestrī, nu viņi pielīdzināmi profesionāļiem un strādāja par pedagogiem, un man bija laime sēdēt starp pirmo trompeti un pirmo baritonu vai tenoru, kam skaņa bija vienkārši, nu, nezinu, labāks neesmu dzirdējis. Un es vienmēr centos atdarināt Valērija skaņu, kas man vēl nav izdevies, bet es cenšos tuvoties tam ideālam. Jā. Toreiz, kad es pirmoreiz satikos ar Jāni, nu es atnāku no skolas orķestris, kaut kā gribētu šeit spēlēt pie jums. Viņi saka, kādu instrumentu tu gribi? Es saku, nu es tenoru. Es saku, vāj, ar tik mazām lūpiņām. Man bija 12 gadi un vēl nebija izaudzis kā kārtīgi. Bet tā bija pirmā tikšanās un ļoti, ļoti patika tas līmenis, kāds te bija. Jo es skolā mācījos muzikas skolā klavieres, bet man kaut kā sirds vilka skūtēja orķestri. Un ļoti tā fascinēja tas, ka tas bija tāds kā Ludzas vizītkarte, ka mums bija padomu laikos tie gājieni, kur vajadzēja iet pa ielu. Un tur milzīgs sastāvs. Nu, manuprāt, 30 cilvēki Ludzai, un pie tam, ja ir kādi 20 profesionāļi, nu, tas orķestris skan. Jānis Broks man pazvanīja Kozoram, es biju Kaliningradā par šoferi. Viņš pazvanīja Kozoram, tajā laikā Rīgā bija ansamblis tās. Atceries? Zvaigznīte. Ansambli Pribaltičkovo Jenu okordā. Par bundzinieku. Viņš saka, man labs bundzinieks ir no Kaliningradas. Mani izsauca no Kaliningradas uz Rīgu. Es atbraucu, man ir Rafaels Andrejasans un tur pulkvedis bija Solovjovs tās. Pārbaudīja kā uz bungām un tur arī atstāja. Uzreiz. Tas paldies Dievu Jānim Brokam. Viņš pazvanīja Kozoram, saka, ka ir man bundzinieks ļoti labs. Es atceros vēl tādu lietu, kā, ko viņš ir devis tādu, kad dienēju arī Zvaigznītē dienēju, tajā laikā tur bija maz pūtēju. Un nomira kaut kāds praporšķiks vai kas tam nomira, un vajadzēja. Un viņi tie pūtēji, kas bija tur pāris cilvēki, un tie pārējie, kas tur tikai spēlē tā uz pirkstiem, kad pierakstīts. Es tādu mīslu. Un tad un viņš saka, mums ir pavēle nospēlēt bēres. Mēs skaisti bēres pie Jāņa atspēlējis un 13 gadiem. Tad es paņēmu, cik man tur man atmiņa atļāva, tur es gandrīz visus maršus sarakstīju, tiem visiem tur sarakstīju maršus un mēs nospēlējam tās bēres. Šajā pat datumā, tātad 25. janvārī, ir dzimis vēl viens diriģents no Latgales puses. Maltas pūtēju orķestra Vikords dibinātājs un ilgadējs vadītājs, Maltas muzikas skolas pedagogs, Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu draudzes vērtgalnieks Vasilijs Kozlovs. Pirms nedēļas viesojos pie Vasilija meitas Karīnas Maltā. Runājam par tēti, par orķestri, muzikas skolu, skatījāmies fotogrāfijas un video. Liels paldies par šo tikšanos. Šobrīd piedāvājam jums ieskatīties un neklausīties stāstos par trompetistu, diriģentu, muzikas pedagogu, ērģelnieku, arī vairāku dziesmu muzikas autoru un arī tēti un vectētiņu Vasiliju Kozlovu.
Vasilijs Kozlovs ir mans tētis. Mēs viņam esam 2 meitas, māsas 2, un viņa 3. bērns. 3. lielā dzīves mīlestība ir mūzika un orķestris. Un tauru skaņas es atceros kopš bērnības, es ar tām esmu izaugusi. Un viņa mīlestība pret orķestra mūziku, pret trompeti, to var saprast jau škirstot viņa bērnības albumu, kad viņš maršē kaut kādā no parādēm ar Krustpils orķestri, maziņš ar trompeti rokā. Tā mīlestība viņam radās jau tad sen bērnībā. Par savu tā kā skolotāju un iedvesmotāju viņš vienmēr daudz stāstīja par skolotāju Vaņaģinu. Kad Krustpilī jau bija tās iespējas izsmeltas, viņš devās 15 gadu vecumā uz Daugavpils mūzikas skolu. Tad turpināja Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Tur atkal viņš satika Raimondu Igalnieku. Tas arī bija viņa orķestra tētis un piemērs, kam viņš sekoja un no kā viņš ļoti daudz mācījās un par ko ļoti daudz arī stāstīja mums. Un tad, kad absolvēja pedagoģisko institūtu, Maltā viņš nokļuva nejauši, jo viņu sabūs ar mammu, tā kā jaunos pedagogus atsūtīja uz Maltu strādāt, uz Maltas skolu, dibināja ģimeni, strādāja kā mūzikas skolotājs, bet orķestra mūzika tā kā visu laiku viņam nāca līdzi, ka viņš dibināja savu orķestri, Savhozā Garkalni, kur orķestra dalībnieki bija pārsvarā mūziķi, kas nav to mācījušies, bija kolhoza darbinieki, vīri, kas dienā brauca ar traktoriem un kombainiem un vakarā nāca spēlēt orķestrī pie tēta. 90. gadu sākumā tika atklāta mūzikas skola, tur viņš strādāja arī kā pūšamo instrumentu pedagogs. Līdz ar to arī tas orķestra sastāvs mainījās, nāca klāt jaunas asinis orķestrī, bērni nāca jau, skolnieki, kas spēlēja jau, tā kā mācījās to mūziku. Tas kolektīvs arī kļuva lielāks, un viņiem bija tā iespēja, profesionālisms auga, viņi tā kā apmeklēja gan dziesmu svētkos, ņēma dalības orķestru skatēs un savā grupā kategorijā ieguva ļoti labas vietas. Viņš ļoti labi prata sadarboties un strādāt gan ar tādiem izciliem teicamniekiem, gan ar tādiem problemātiskākiem bērniem. Viņš prota tik galā ar spurainajiem, jo bieži vien pat tagad satiekot kādu mammu uz ielas, viņa, par cik tētis ir aizgājis, mēs bieži, kad satiekam kādu, tā aprunājamies, man pajautā, kā tad ir. Un mēs runājam arī par tēti, un es burtiski nesen satiku vienu mammu, kas teica, kā viņš varētu tik galā ar manu dēlu, kad skolā visi teica, tāds, kuram pausim gribas sadot, bet mans tētis viņu slavēja, teica, baigi foršs puisis. Un viņam bija tā harizma, ka viņš prata, neiebiedējot, nebļaujot, panākt to savu autoritāti. Viņu cienīja un mīlēja, viņu atbalstīja. Bērniem, kad brauca uz dziesmu svētkiem, viņš ļoti gribēja parādīt maksimāli daudz. Viņam bija tāds grafiks, kad starp mēģinājumiem, te mēs braucam pie jūras, te mēs braucam uz zooloģisko dārzu un tā, mēģināja bērniem to Rīgu parādīt, jo kādreiz tā bija ekskluzīva iespēja nedēļu dzīvot Rīgā un izjust to Rīgas un dziesmu svētku atmosfēru. Jā, tās ir manas atmiņas par tēti.
kā tad sākās manas gaitas ar šo pozitīvo cilvēku? Katru dienu ejot no skolas, nācās iet gan mūzikas skolu, un otrā stava logs bija vaļā, un visu, ko es dabūju dzirdēt, tā bija Vasilija balss, un cilvēks, kas tajā brīdī atradās kabinetā un, protams, spēlēja kaut ko. Man ienāca prātā kādu dienu, kad jāiziet arī jāpamēģina savas gaitas mūzikas skolā, un izvēles instruments bija akordeons. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī akordeoni bija pieejami mūzikas skolā, un tu vari ar to nodarboties. Ņemot vērā to, kad vajadzēja izvēlēties otru mūzikas instrumentu, un tas bija manā gadījumā pūšamais, sanāca satikties ar Vasiliju. Tajā laikā vecāki nevarēja atļauties iegādāties klarneti, un Vasilijs Kozlovs bija tas, kas to izdarīja manu vecāku vietā. Jā, viņš man iegādājās klarneti, un man domas pilnīgi mainījās starp akordeonu un pūšamo instrumentu. Tādēļ man bija 5 gadi pieredze mūzikas skolā, bet jau 2. klasē es jau sāku spēlēt pūtēju orķestrī, un sanāca tā, kad es ar tādu aizrautību aizrāvos ar klarneti, kad es biju pūtēju orķestrī Vikorts 1. klarnete. Pa Vasiliju atmiņas ir tās labākās, un viennozīmīgi cilvēks, kas visu dzīvi prata pavilkt uz darbībām, uz lielisku norganizētu pasākumu, jo neatkarīgi no gada laikiem mēs kā puišeļi mēs spējām vienmēr veltīt laiku mūzikai. Gribējās, protams, vairāk peldēties, skriet, bet nebija dienas, kad es nevarēju atteikt, jo bija zvans vecākiem, orķestris tad, jābrauc tad, vienmēr bija ierindā un bija gatavs atbalstīt ar savām darbībām. Man visvairāk patika tas, kad viņš prata pavilkt komandu jau no autobusa kraušanas matračiem, pārbraucienos mēs jau spēlējām autobusos, iekārtojāmies, bija gājieni, maršojām un, protams, vakarā liekas, kad jāiet gulēt. Nē, Latgales novads vienmēr kaut kur vienā vietā bāzētis starp dziesmu svētku gadiem viena vietā. Katrs otrs vakars bija balles, meitenes vienmēr bija nodancojušās, un mums kā pūtējam lūpas bija čupā. Atminos rāvām tik traki, ka tās lūpas bija līdz pat, diemžēl, asinīm nospēlētas. Vislabākās atmiņas par Vasiliju Kozlovu. Un tagad vārds Mārai Lemkanai. 9. janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā norisinājās koncerts Mirāža. Koncerts koncerta eksāmens.
kurā Latvijas Universitātes pūtēju orķestri diriģēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pūtēju orķestra diriģēšanas klases studenti. Sižetā mēs ieskatīsimies koncertā diriģētajā un sarunāsimies ar Erasmus studentu no Ukrainas Anastasiju Timošenko un pirmā kursa studentu Sandi Krūmiņu. It was my first experience conducting a wind orchestra. Before that, I conducted the ensemble of bandurists. The difference between them was, of course, in the scale and sounds production on the instruments. During this, I realized that the conductor's gesture must be precise. The communication between the conductor and the orchestra is extremely important, and I also learned to analyze the melody of the piece more deeply, which helped me understand how I want this piece to sound. For students, such concerts are important because you can always see and hear the results of your work. Also, during concerts, you develop stage stamina. This is also important because during the concerts, you can be primarily focused on the orchestra and the music. And also, such concerts help to produce artistry. Diriģentam ir ļoti nozīmīga loma strādāt ar orķestri, tomēr katrs ir pats savs lielākais kritiķis. Orķestra diriģents var redzēt gan labo, gan slikto, gan orķestrī, gan sevī. Es personīgi strādājot ar orķestri redzēju sev pāris kļūdas, pie kurām es nākotnē piestrādāšu, un par to esmu apmierināts. Lielāko devumu strādājot un gatavojoties uz koncertu, es noteikti dabūju to dzirksteli, bišķiņ lielāk nekā jau bija, tieši uz kino mūziku, jo tā spēja pavilkt cilvēkus un aizkustināt, kā arī pašos orķestrantus. Un, ja man jāsaka, kopēji pa orķestri, viņi bija ļoti pretīm nākoši. Nāca savās brīvajās dienās, paši brīvajā laikā arī mācījās partijas, tikai lai koncerts izritētu ļoti patīkamās nokrāsās, un koncerts arī beigās bija superīgs.
Paldies, Māra! Paldies visiem studentiem, paldies orķestrim! Un mums ir vēl viens neliels sižets par orķestra koncertiem. Vārds Evijai Dāvei. Labvakar, klausītāji! Latvijas Pūtēju orķestra Saeimē jaunais gads iesācies ne tikai ar dažādām nozīmīgām jubilejām, bet arī ar koncertiem Rīgā un citviet Latvijā. 13. janvārī Smiltenes kultūras centrā izskanēja koncerts, kas izvērties par ilgadēju tradīciju Ziemeļvidzemes orķestru aprindās. Šogad Smiltenē satikās 6 orķestri no Cēsīm, Lejasciema, Pociema, Smiltenes, Valmieras un pirmo reizi piedalījās arī orķestris no Valkas. Orķestri kopīgi atsvaidzināja vasarā aizvadīto dziesmu un deju svētku mūzikas programmu un papildus katrs kolektīvs sagatavoja nelielu solo programmu. Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Pūtēju orķestrim janvārs bija īpaši darbīgs mēnesis, jo 19. janvārī apritēja 2 gadi kopš orķestra dibināšanas, un to atzīmējot orķestris sagatavoja koncertu programmu, ko 20. janvārī atskaņoja Svētā Sīmeņa baznīcā Valmierā. Turpinājumā ieskats abos krāšņajos janvāra notikumos Ziemeļvidzemē. Patīkamu klausīšanās!
Jā, šobrīd var teikt, ka 34. virtuālās sarunas Pūtēju orķestris un mēs tuvojas noslēgumam, pavisam tuvu. Liels paldies visiem, kuri pievienojās klātienē šim raidījumam, un liels paldies raidījumu veidotājiem Mārai Lemkanai, Evijai Dāvei, Leldei Ertai un Anastasijai Gailītei, Edgaram Samarodovam, Jānim Krūmiņam un Jānim Trūpam, kā arī mūsu tehniskajiem palīgiem Jānim Kaģim un Pēterim Frīdvaldam, kā arī māksliniecei Kristīnai Bondarei. Aicinām jūs sūtīt mums dažādu informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, interesantām personībām. Sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet mums arī koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālajās sarunās. Raidījuma ieraksts būs Mūzikas akadēmijas YouTube kanālā pēc kādām pāris nedēļām. Noslēgumā, lai skan vēl viens fragments no Evijas vecumnieces skaņdarba Diždāns Latvijas Universitātes Pūtēju orķestra atskaņojumā pagājušajā gada vasarā Lielajā ģildē. Tiekamies februāra pēdējā ceturtdienā, tas ir 2024. gada 29. februāris, 20:20. 35. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestris un mēs. Visiem priecīgu šo janvāri un visiem priecīgu uzsākt 2024. gadu.